Kādreiz kafejnīcu centri izveidojās vietās, kuras pirms tam pat sapņos nerādās. Līdzīgi ir ar populāro restorānu un kafejnīcu Piens, kurus savulaik atklājās tajā vietā, kurā neviens pat nevarēja iedomāties. Kad mēs sākām, mēs nojautām, ka Vecrīga būs pilna turistiem. Tas, ka ir prom, tas nekad nav slikti. Apkārt dzīvo cilvēki. Plus telpas labas. Te bija sēklu veikals, jā, tāpēc tas puķis tik labi aug. Tas bija pēdējais, kas bija. Vispār bija alus darītā. Bet tā mēs ienācām, vēl bija tikai vējš pūt cauri, jā. Mēs ienācām, nebija sienas, nebija tā terasa nekā. Ir viena publika, dienas publika, kas nāk ēst, kas līdz kādiem 10, jā. Un tad ir tā nakts publika, jā. Nakts publika jaunieši, kas iet kaut kur ārā, tusēt. Dejo, bučojās un tā tālāk. Runājās, lai sviestu. Bet vispār tā ir sociāla vieta, ja tā ņem. Vispār, kur Voks ir viena no retām vietām, kur vispār socializēties. Izējas pozīcija bija, ka mēs gribam latviešu vārdu, kas ir īsts, skanīgs. Varbūt pat tie būtu 2-3 vārdi, bet vienā ziņā gribās jaudīgi nosaukumu. Piens vienkārši atnāca tā, jā, viss kopā. Tajā laikā vēl bija harmonija tā izrāda par klusam skaņas. Un tur to pienu viņi arī, tas kaut kā viņš labs simbols ir, man liekas, jā. Kaut kā sanāca atcerēties vispār tās idejas, kas bija, kad cilvēki kaut ko lasīs tur un kaut kā, tas tā pirmā vīzija tik tāda, diezgan attāla tā, kas notiek kaut pēc mēnesi pēc atvēršanās. Likās, ka nebūs ēdienas vispār, par to vispār nebija domas. Likās, ka nebūs daudz to dēju. Dzīve visu liek vietās, tā koncepcija mainās visu laiku. Rīgā ir maz cilvēku, viņi mēs domājam, kas iet vispār ballēties, kas vispār tādi sociāli aktīvi. Tad iespējams viņi kā 1010. Tas ir tāds ļoti smieklīgs cipars un man pašam ir garlaicīgi. Burtiski, jā. Līdz ar to, ja vieta mainās, tad viņi kaut kā var dzīvot līdz laikam. Mums nav Berlīnas miljoni, jā, kad, piemēram, vienkārši 5 gadus neko nedara. Tas te nestrādā, kas būtībā ir pluss. Tā arī radās tas festivāls. Bet pat vieta, jā, kā es teicu, alus darītā. Viņai ir burvīgs parks privāts, te tās dzeltenās mājas, kas ir ļoti skaists. Un tas ir tieši to pašu principu, kā Pienu uztaisīja. Kad nāca draugi palīgā, tad mēs paši savācāmies. Ko katrs māca sākumā bija tā ideja. Uz draugiem ļoti koncentrējamies, jā, jo viss, kas piedalījās pārsvarā, bija cilvēki, kas mums bija draugi. Jo, man liekas, labākie pilsētas svētki, kas ir palikuši doto brīdi. Tas ir tāds pikniks pilsētā, jā. Tas bija tā pirmā ideja. Bet pašlaik tas ir vienkārši festivāls, tas ir bezmaksas festivāls. Tas notiekās svētdienā vienu dienu ar tirdziņiem, ar mazām darbnīcām, ar zīmēšanu, jau arī ar atrakcijām un ar koncertiem visu dienas garumā. Plus arī teātris ir ienācis un tā. Sākumā viņš bija ļoti tāds koncentrēts un maziņš, un jau pagājušajā gadā izvērtās diezgan liels. Būtībā tā vieta arī bija pa maz, un tādā dabiskā veidā mēs esam nonākuši līdz tam 14 gadam, kur ir burvīgi iespēja izpausties lielākā mērogā un iziet ārā no savas ierastās iesildītās vietas. Līdz ar to jā, mēs ejam uz divām pavisam galīgi nezināmām vietām sev paši. Viena ir Ziemeļblāzma, Vecmilgrāvī atjaunotā kultūras pils ar parku, kas ir diezgan kuku vieta, tā ņem tagad. Un otrs ir Lucelsals atjaunotais parks, jā.